16. janvāris. Pie mums mīnus 18 grādi, uz šosejas pie Pulkarnes mīnus 22. Pārāva man šahtā ūdeni. Droši vien tur kaut kāda gumijas šļauka bija un aizsala un ar ledu pārāva cauri. Nu tā, kaut kā jāņem ārā tas ūdens. Bija man ūdens pumpītis Ručijok. Es viņu izvilku ārā no šķūņa, bet viņš, protams, ir aizsalis tur visu iekšā. Nu, dragāju uz Baldoni, uz meistaru, kurš ļoti veiksmīgi strādā no 9:00 un nopirku jaunu 30 eiro viņš maksā, tagad stiķēsim visu kopā. No vecā pumpīša skrūvēšu no šļauku, mēģināju viņu atsildīt pie krāsniņas, bet nu, tas ir ilgs process un arī nevar zināt, vai viņš strāzās pēc tam. Tāpēc nopirku jaunu, tagad pievieno šito šļauku un ātri jāsūc ūdens no šahtas ārā, kamēr nav aizsalis. Pievieno šļauku pie jaunā, tagad nesīšu viņu pie šahtas. Jā. Liekam iekšā. Slīdens te, maita, tad tik neiekrist iekšā. Tā. Šļauku kaut kur tālāk prom. Lai ūdens tur tek. Tā, nu un tagad jāslēdz pie elektrības. Skaņa ir. Ūdens tek. Šļauka noraustījās. Nu tā. Kaut kas notiek. Tā, gaidām, kad iztukšosies un skatīsimies, kas tur ir iekšā. Vēl kaut kur 7 minūtes pagāja un var redzēt, ka ūdens paliek mazāk. Var jau manīt relēju, kaut kādas šļaukas. Vienīgi līdz galām viņš neizpumpēs. Un vasarā jau tas viss bija izgājis, iesūcies zemē. Tagad iegrandē, tālāk vēl ies. Nu, lūk tā. Nu, lūk, atpumpēja līdz galam. Nu, diezgan maksimāli izpumpēja. At, laikam es pat redzu, kur ir tas pārāvums iespējams. Bet nu būs jālien šahtā un jāskatās. Un jāskatās. Šitas, kas izpumpētais ūdens līst iekšā. Maita. Nu labi. Un galvenais būs arī, ka kaut kā jānosiltina, lai neaizsalst. Tā, nu ātri tas viss ir jādara. Nu, rekur tā vaina izrādās šeit bākā. Tas ir šaize. Saliku pagaidām tur sildītājs. Un iešu iedzert kafiju. Tālāk laikam būs saistīts ar metināšanu. Virsū vēl uzmet finieru, lai tas siltums drusciņ krājās iekšā. Nu tagad kafija. Nu, lūk, kaut kur te tas caurums. Tur viņš ir redzams. Un tagad visa tā vieta ar fleksi ir jāatbrīvo no krāsas līdz metālam, jānotīra.
lai tālāk varētu to caurumu aizmitināt ciet. Tas ir mans metināmais. Šitādu metāla pielāpu es izgriezu diezgan pabiezu, jo paša bāka metāla biezums droši vien būs plāns. Un, lai viņu neizdedzinātu, metināt vajadzēs no šitā te uz maliņām tecināt to karsto metālu. Nu, redzēsim, kā būs, jo ļoti nērti, bet nu kaut kas jādara. Piekniebu masu tur apakšā, slinkums bija tīrīt, nu redzēs, varbūt pieķers. Nu, tagad slēgšu iekšā aparātu. Tā, laikam izrubīja strāvu. Nu jā. Nu jā, ir ārā. Tā, slēdzam atpakaļ. Jo man tur bija pieslēgti gan sildītāji un tad vēl metināmais. Sildītājs es tagad izslēdzu. Ejam tālāk. Tā, slēdzam atkal. Nu lūk, tagad strādā. Pamēģināsim. Būs dzirkstele vai nebūs? Ir kārtībā. Ok, nu tad varēs metināt. Nērti viņu tur tā turēt, kamēr piemetin pirmo galiņu klāt. Šitādu magnētu izmantoju, lai viņu turēt attālāk un tad metināt. Nu redzēs, kas tagad sanāks. Un vēl tādu gaismekli pietaisīju klāt, jo citādāk neko nevar redzēt. Un sūdīgi arī tas, ka, kad uzvelc masku virsū, svīst brilles un tas stikliņš ciet, grūti saredzēt. Nu, tagad jauns posms, kustēsimies tālāk, redzēs, kā būs. Bēdīga lieta, dedzina cauri. Jā, slikti. Nu, atbraucu uz Salaspils kuršiem, meklēt risinājumu. Nezinu, kāds tas risinājums būs, ir vairākas idejas, nu ne vairākas, dažas idejas, bet kāda būs pieejama, to redzēsim, kāds būs piedāvājums. Nu, viss izrādījās mazliet sarežģītāk. Es pavisam aizmirsu, ka tajā bundulī iekšā ir gumijas membrāna. Un tātad viņa arī ir pušu. Un tā metināšana un aizdarīšana viņa daudz ko nedos pašai tai mucei. Nu jā, tad jāmeklē kaut kas cits. Ķekavas meistarā es iebraucu, un ot šeit ir šitas te hidrofors, un te viņš maksā 182. Kuršos bija tie paši 228, kad šeit ir svītrote. Tas ir, kas man ir vajadzīgs. Tas ir jauns. Tur apakšā tas izskrūvējas. Jā, tas ir ieņemt jaunu. Nu, tomēr vajadzēja rīkoties kardināli un dabūt to mucu ārā, skrūvēt nost, un būs jāmaina. Es pavisam aizmirsu, jo tu taču ir iekšā gumijas bumbulis, kas arī veido to spiedienu. Un ja viņš ir izsit caurumu pašā mucā, tad tas gumijas pūslis bija pušu, un varbūt jau sen pušu, ka mums ar spiedienu nebija kārtībā. Nu jā, tagad tas ir ūdens jāizpumpē un jāliek iekšā sildītāji, lai neaizsalst. Un jāmeklē jauns hidrofors.